Labvakar. Prieks jūs visus redzēt šajā skaistajā dienā. Sveicu visus arī. Šeit viss arī dāmas redzu ir šobrīd. Sveicu visus mūsu skaistajā dieniņā, lai sirsniņā prieks, lai ir ko mīlēt vienmēr un lai arī jūs vienmēr ir kāds, kas mīl. Tā kā, lai mums tiešām viss ir tā, kā mēs esam katra to sev iecerējusi. Un šodien mums tēma tāda pēc jūsu vēlmēm īstenībā. Ļoti daudziem šī tēma ir aktuāla arī no mūsu veselības čatiņa. Un tādu nopietnu informāciju iedošu, ļoti tādu svarīgu un unikālu patiesībā par locītavu atjaunošanu. Jo šī tēma pasaulē ir gan aktuāla un ļoti daudz cilvēku tiešām cieš no šīm locītavu problēmām. Pat arī bērni un jaunieši saskarās ar šīm problēmām jau mūsdienās. Tā kā ir svarīgi iemācīties to saprast, kā mēs varam palīdzēt šādos gadījumos. Un būs mums arī daudz pieredzes stāsti, kur mēs varēsim paklausīties, kāds reāli notiek, kad cilvēki dara, un kādas viņi sasniedz rezultātus. Ļoti ceru, ka jūs padalīsieties ar saviem rezultātiem. Un būtībā ir tā, ka saka, cilvēks ir vesels tad, kad viņš ir jauns un vesels tad, kad viņam locītavas ir vingras, aktīvas un darbīgas. Kad sākas problēmas ar locītavām, tad parasti cilvēks arī jūtas slikti, salīkst, un viņš vairs neizskatās jauns un vesels. Tāpēc šī tēma ir ļoti svarīga, un viņa arī sasaucās mums ar to iepriekšējo, ko mēs arī iepriekš runājām, par ko mēs iepriekš runājām pagājušajā zomā, kas dzirdēja, par kādām sistēmām mēs tur runājām. Kā tur bija, meitenes? Kura piedalījās. Redz, ka daudz tam piedalījās no pagājušās reizes. Par kādām sistēmām mēs runājām? Par sirsniņu runājām, vai ne? Par sirdsasiņu sistēmu. Un runājām arī par gremošanas sistēmu. Un patiesībā šīs sistēmas ļoti būtiski ietekmē arī šo tālāk jau kaulu muskuļu locītavu sistēmu. Jo tieši no gremošanas mums viss tās barības vielas arī tur pareizi sadalās un uzsūcās. Un nonāk līdz tām locītavām, un tieši no gremošanas sistēmas mums arī, tas viss tiek barots. Gremošanas sistēma tieši te ir iesaistīta, un tālāk jau arī asinsrites sistēma, jo viņa mums tā kā to cirkulāciju palaiž, lai tas vispār aiztecētu, lai tas caur asinīm nonāktu pie visām šūniņām un arī pie mūsu locītavām. Ja mums nestrādās laba asinsrites sistēma, tad arī locītavas nesaņems to, ko viņām vajag saņemt. Tāpēc tik svarīgi arī pārskatiet šo iepriekšējo zomu, ko mēs arī tā ļoti nopietni apskatījām šīs sistēmas, lai tās būtu kārtībā, lai arī tā locītavu visa darbība notiktu pareizi mums, Tā kā, Un tad, kad es sāku gatavot šo zomu, tad es atcerējos tādu, ļoti jau diezgan sen dzirdētu gadījumu, kas man ļoti, ļoti personīgi aizkustināja. Un tieši saistībā ar šo tēmu. Tā bija tāda liela starptautiska konference, un tur viena sieviete uzstājās, un viņa stāstīja par savu bērniņu, kuram 5 gadiņi bija, un viņam jau būtībā viena no gūžas locītavām bija, tā kā noārdījusies. Un nefunkcionēja vairs normāli, un bērniņš vispār bija ratiņos un nevarēja ne piecelties, ne staigāt, un tas bija tā, manuprāt, ļoti briesmīgi. Ja tas ir vecam cilvēkam, arī tas ir briesmīgi, bet, ja tas ir mazam bērniņam, tad tas liekas, vēl tā smagāk, un tur bija tā, ka vecāki arī, protams, meklēja šos risinājumus, daktari piedāvāja ielikt mākslīgo locītavu, bet saprotiet paši, ko tas nozīmē mazam bērniņam, jo mazam bērniņam kauliņi aug, viss locītavas attīstās, un viņam nozīmē, ka katru gadu jātaisa operācija, un katru gadu jāliek jauna šī locītava mākslīgā. Un, protams, vecāki meklēja citas iespējas, un atrada arī mūsu koraļu produktus, sāka iziet šo veselības koncepciju, iedeva bērniņam attīrīt, iziet pretparazītu programmu, parādīšu jums tūlīt arī šo ieraksti, šo bildīti, arī šeit runā tā kā pats par sevi tas viss,
Un šeit jūs redzat, teiksim, kāds viņš bija 5 gadu vecumā, ja, un būtībā deva viņiem šo attīrošo pretparazītu programmu, tālāk deva jau barojošās, stiprinošās dažādas arī mūsu lietiņas, kas tieši baro šīs locītavas un visus audus, un pēc tam pieslēdza arī biluronu. Un ievēroja to, jau nākošajā reizē veicot atkal pārbaudi, ka kauls sāk atjaunoties. Jā, un tad, protams, ar lielu iedvesmu turpināja visu šo pieslēdza bilronus atkārtoja daudzas reizes, un arī barošanu, pastiprināja šo šūnu barošanu, kas mums ir pieejama. Jā, un rezultāts bija tāds, kā jūs redzat, ja 3 gadu laikā būtībā šī locītava pilnībā atjaunojās. Jā, un tad, kad mammīte uzstājās un stāstīja, ar asarām acīs, arī mums visiem bija asaras acīs, jo bērniņš, kā viņa teica, jau staigāja, skraidīja un pat spēlēja bumbu. Jau futbolu spēlēja. Tā kā no ratiņa krēsla līdz futbolistam, ja, patībā 3 gadu laikā. Tā kā, tas man tā ļoti, ļoti aizkustināja, un es sapratu, ka cik patiesībā mums daudz ir dots, cik mums, kādas mums ir iespējas no dabas, plus vēl to, ko arī zinātnieki, teiksim, saliek kopā visas šīs dabas dotās lietas, cik mēs daudz ko varam, un tieši cik svarīgi ir dalīties un stāstīt cilvēkiem par šādām iespējām, par šādiem piemēriem, jo tas viss ir reāli tā kā dokumentēts, jā, tur ir visi dati, viss apakšā, tā kā, stāstiet arī jūs, es ļoti, ļoti iesaku, jo tik daudz cilvēku cieš, un pat mazu bērniņu šobrīd cieš no visādām problēmām, jā, tā kā, mums ir šī iespēja, un mēs šodien par to parunāsim, ko tad mēs to varam darīt, jā. Un nedaudz varbūt pie reizes, lai jūs saprastu, kā tad tas viss tur notika, jā, tad arī jāsaprot nedaudz tā uzbūve, pavisam mazliet, jā, lai ir skaidrs, kas ir locītava. Standarts, viņas ir dažādas, tur tās locītavas, bet standarts ir 2 kauli, skrimslīts katram kaulam pa vidu, viss tas iekšā ir locītavas somiņā, un tur arī locītavas šķidrums ir. Jā, un tur pie somiņas pienāk tur saites vai muskuļi, jā, viss šīs lietiņas. Un patiesībā, kas tad tur var notikt? Jā, un teiksim, tā galvenā lieta, kas visbiežāk notiek, kad sāk šis skrimslis nodilst tas skrimslītis, jā, teiksim, te arī var redzēt, un līdz ar to viņš paliek vien plānāks, un tad kauls sāk rīvēties kauli, un sākas jau tad dažādas problēmiņas, arī milzīgas sāpes viennozīmīgi. Jā, bet ļoti bieži varbūt arī tas saistīts ar to, ka iekaist šī somiņa, pati somiņa, tur problēma patiesībā nemaz nav ar kaut kā ar to kaulu, ja, ar to, ne ar locītavu kā tādu. Izslēdziet mikrofonu, un tad vidu kaut kas burkšķi, ja, ļoti grūti runāt. Un tur vairāk ir tas, ka katrai locītavai mums pienāk limfmazglis. Mums ir limfmazglis otrā pusītē tek limfa, ja, un limfmazglis ir pie katras locītavas. Un līdz ar to, ja tajā limfā ir kaut kāds sastrēgums, tur kaut kas neattek, tur kaut kādi patogēni arī ir savairojušie, tur parazīti vai sēnes, tādēļ šis limfmazglis pietūkst, tur rodas kaut kāds iekaisīgs jau process, un tālāk arī to somiņu kairina, ja, kas ir otrā pusītē, un arī šī somiņa, viņa jau cieš no tā visa, un sākās jau visādi atkal iekaisīgie procesi. Tā kā būtībā tas ar limfu ir saistīts, jā, vairāk vai mazāk tieši iekaisīgie procesi. Un vēl varbūt, protams, arī, ka šis šķidrums izsīkst, nav šis locītavas šķidrums cilvēkiem, arī tā ļoti bieži ir. Šeit jūs droši vien paši saprotat, ka tur liela problēma ir, pamatā ar to, ka maz tiek dzerts ūdens. Jā, šķidrums ir vajadzīgs, jo ūdens, kā nepavēlti saka, ūdens ir labākais locītavu eļļotājs. Lai, teiksim, viss šis šķidrums tur būtu pareizs un viss tur savstarpēji neberzētos viens gar otru, ja, bet tieši tādā pareizā vidē atrastos, ja, kā viss būtu saļļot šī locītava, tad ir svarīgi arī, cik mēs ūdeni dzeram. Tāpēc pirmais vienmēr ir ūdens pie labas locītavu darbības, un tikai tad viss pārējais. Un par galveniem cēloņiem, ja, šeit es mums parādīšu, tā kā viņu ir daudz, bet principā es teiktu tā, ka tie galvenie ir 3, ko jums vajadzētu atcerēties. Jā, variet, protams, izlasīt arī šos, bet tie galvenie ir 3 cēloņi. Vai nu mums kaut kas ir pa daudz organismā, kas var būt pa daudz, kas mums var būt pa daudz, slikts kaut kas nevajadzīgs, ja? Kaut kādi toksīni, skāba iekšējā vide, dažādas skābes, kas rada šo skābo iekšējo vidi, minēju jau dažādi šie mošķi, jā, varbūt arī
par daudz organismā, un viņi arī var nodarīt bojājumu šai locītavai, arī šos iekaisīgos procesus, tajos limfmazgos arī. Tā kā otra lietiņa kaut kas pamaz. Jā, tad trūkst barības vielu, trūkst vielu, no kā būvēt visu šo uzturēt, šo kaulu, šo skrimsli, visu šīs lietiņas, šo šķidrumu pašu, jā, tad var trūkt barības vielas un var trūkt ūdens. Tās arī tādas ļoti nozīmīgas lietas, kā jāsaprot, ka mums ir jānodrošina organismam viss tas, lai viņš varētu normāli uzbūvēt, lai māju būvētu. Mums arī vajag kaut ko, vai ne? Tā kā vajag izēju materiālus. Tas pats arī mūsu organismam, ja mēs neiedodam vajadzīgās izēju vielas, nekas tur nevar sabūvēties. Un vēl tāda lietiņa ir, kad ir pa maz kustību. Jā, tas arī mūsdienās tāda ļoti būtisks cēlonis, ka cilvēks ļoti maz kustās, un jo viņam vairāk sāp, jo viņš vēl mazāk kustās, un līdz ar to nenotiek mikrocirkulācija normāli, un arī limfas kustība. Jo atcerieties mums par limfu, kad runājām, kā bija, ka limfa kustās pateicoties kam? Kam? Silvija saka, bet es nedzirdu, es domāju, ka viņa pareizi saka, droši vien, vai ne? Vingrinājumiem un kustībām. Pareizi, tieši tā, jo limfa mums nekas nedzenā, kā asinsrites sistēma, tur mums vēl ir sirsniņa, bet kā muskulis, kas visu to kustina, visu asinsriti, bet limfa mums kustina tikai mūsu muskuļi. Jā, un līdz ar to, ja mēs gribam labu limfas atteks, lai mums tur nekas nesastāvētos, nekā tur limfmazgos, nekas tur nepietūktu un neiekaistu, jā, tad mums ir jābūt labai limfas plūsmai. Un to mēs varam panākt tikai kustoties. Tāpēc kustībām ir ļoti būtiski nozīme arī mikrocirkulācijā, lai tās barības vielas tiktu piegādātas mūsu orgāniem un arī locītavām. Vajag labai asinsritē būt, un tas arī, principā, kustības nodrošina labu mūsu arī mikrocirkulācijas procesu. Tā kā šīs lietiņas tādas, vai ne? Kā Ritiņa, kā tev? Tev noteikti ir ko papildināt, vai ne? Kā tur ir tām locītavām? Vakar, mīļās meitenes, pirms kaut kādiem pāris gadiem, ja, jūs droši vien arī bijāt pamanījušas un droši vien arī esat lasījušas kādu no žurnāliem, ko ārsti tev nestāsta. Un tas bija uz paša žurnāla vāka, saplocītavas, iespējams vainīgas žirardijas, ja. Par žirardijām, franču valodā, jā, tās ir lamblijas, vienšūņi, lamblijas. Viens no tiem cēloņiem, ko Vinetiņa jau minēja, jā, tur ir sēnes, baktērijas, kaut kādi citi mikroorganismi, bet arī lūk šie vienšūņi, kas gan zarnu traktā, gan žulceļos parazitē, viņas jau arī ir ne tik lielas, lai viņas arī neaizietu, teiksim, jau uz tām locītavām, jā. Un tas arī ir viens no cēloņiem, ja, kāpēc tiek tajās locītavās nepareizi procesi, kāpēc notiek. Ne tikai to, ka viņas tās lamblijas dzīvo gremošanas sistēmā un nav pareiza vielmaiņa, tāpēc, ka viņas tur piecūko un tāpēc, ka viņas tur zarnu bārkstiņu sistēmas noēd, ja, un visādas nesmukas lietas, ja. Bet te ir jāsaka tā, kad Vinetiņa, ka rādīja to locītos, teiksim, uzbūvi, ja, tur tiešām ir tā, ka visi tie procesiņi, kas notiek, nu nav tā, vat jums uzliek diagnozi artrīts vai arī artroze, ja, un tas arī viss, bet nepasaka to cēloni, ja, kas ir tas, kāpēc šis iekaisums īts, vai oze, tas jau ir smagāka, teiksim, forma, ja, ka tur ir jau zināmi pārveidojumi locītavā notiek, jā, un locītavas tur karst un sāp, jā, ka nepasaka to cēloni, bet vienmēr, kur būs iekaisumi, vienmēr būs, nu, sliktie puikas, jā, mošķīši, kaut kādi, vaiti, un pie tam vienā otrā reizītē, jā, teiksim, tas, kas saistībā ar locītavām, jā, bērniem it īpaši notiek, ziniet, pēc kārtējā vakcinācijas kalendāra, ielaižot atkal jaunu kaut kādu vakcīnu, ja, bērni sāk sūdzēties par to, ka viņiem sāp locītavas, ka viņiem sāp kājiņas, ka viņiem sāp ceļgali, ja, ka viņi sāk staigāt uz pirkstgaliem, un īpaši tas ir pēc kombinētās potes, kuri ir 5 potes vienā, ja. Tas nav tikai, ka mums pieaugušiem, ja, bet te mums ir atkal jārunā par to, ka katrā no šīm potēm ir smagie metālu sāļi, ja,
kas ļoti, ļoti, ļoti slikti ietekmē gan nervu sistēmu, ja tur, piemēram, kombinētajā potē alumīnijas 33 reizes vairāk nekā pieļaujamā norma, ja? 33, nevis 3 reizes, bet 33 reizes, ja? Un tā kā mums arī ir jādomā, jo mazāk mēs kaut ko savā organismā toksisku ielaidīsim no šīm vielām, jo būs labāk arī mūsu locītavām. Un, ja iet runa par locītavām un locītavu sāpēm, tad parasti arī pasaka, ja tāda diagnoze, ja jūs zinat, ir podagra. Un ko tas nozīmē, ja? Podagra ir, tāda arī sāp locītavas, ja? Un ir cevišķi viņas locītavas sāp kāju, teiksim, tās ir potītes, ja? Tās ir virs potītēm, ja? Tā kā vairāk uz pirkstu falangām tās sāpītes iet, ja? Uz tām visām locītavām. Un te ir, tas ir saistīts, ja? Ar mieru darbību un ar to, ka veidojas tādas skābes, ja, teiksim, ja, ka nogulsnējas locītavās šie sāļi, ja, un te ir atkal, kas ir jādara? Ir vienkārši jāstrādā pie attīrīšanas, ir jāstrādā vienalga, lai vienalga kāda diagnoze, ko mums ārsti tur uzlikuši, ja, es jau te runāju, ja, teiksim, ja, tajā virzienā, kad jau ir diagnozes, ja ir uzliktas, ja, bet tā tas arī ir. Ir vienkārši jāiet pareizā koraļu kluba veselības koncepcijas schēma. Padzirdīt, attīrīt, un tikai tad, ja, tad, protams, ja cilvēks galīgi nevar paiet, tad var kaut ko iedot no tiem locītavu veidojošiem sastāviem, kaut ko nedaudz, bet diži tam nebūs liederības tāda ļoti liela, teiksim, jēga, tāpēc, ka nespējas tās vieliņas piesaistīties tajā saskābinātajā vidē vēl, ja, neattīrītajā. Tā kā ir vesela tāda telegram grupa, kurā runā par 2 produktiem, ja, par biluronu un par peptīdu kolagēnu. Un tieši šie 2 vielas, teiksim, salikumā produkti, kas ir koraļu klubā, viņi ļoti labi strādā uz visu organismu un pirmām kārtām, ja, uz locītavām. Bet arī tur jūs dzirdēsiet tos cilvēkus, kas runā un stāsta par saviem rezultātiem, ka viņi saka, kā viņi darīja. Viņi gāja pa koncepciju, ja? Tātad tas nozīmē pašlapa koncepcija, tas ir padzirdīt, attīrīt un tikai tad pabarot, ja? Un tad būs kolosāli rezultāti, ja? Tā kā tam puisītim, ko Vineta stāstīja. Tā kā šī schēma, ja, viņa ir fantastiska schēma, ja, es nezinu, man tik ļoti patika tā iepriekšējā zūmā, ko Nora teica, ja neviens ārsts viņai nebija teicis, ka organisms ir jātīra. Un tagad, meitenes, ir gaveņa laiks mums, attīrīšanās laiks. Tā kā uz priekšu, uz jaunām uzvarām, attīrot organismu, mēs jau jutīsimies pavisam savādāk un sagaidīsim pavasarī, ja, ar citādām kustību amplitūdām. Vēl vienu gribēju, man praksē tagad tikko bija tāds gadījums, ja, saruna ar sīvieti, pa locītavām, apmēram cilvēki iedomājas tā, ka locītavas tas ir ceļgali, tas ir gūžas, tas ir kaut kādi pirksti un ko, un ka mugurkauls nav locītava. Bet mugurkauls ir vislielākās locītavas, teiksim, ja, kur ir vismalkākās sistēmiņas, ja, un Vineta, tevi zinu, ka tev pašai ir viena brīnišķīga pieredze, ka tev arī bija jāiziet tam cauri, ja, un kā tu tam izgāji, tu droši vien mums pastāstīsi. Jā, paldies tev, Ritiņ. Liels paldies. Jā, un tiešām man arī bija šāda pieredze, un es varu teikt, ka man bija nopietna muguras trauma, ja, un kritiens. Un līdz ar to vispār bija jāguļ uz gultas ilgi un pa jaunu jāmācās staigāt, un arī daktari neko īpaši nesolīja labu. Teica, ka ar sāpēm būs jāsadzīvo visu mūžu. Apmēram tāds bija tas teksts, ka sēdēt bez sāpēm diez vai izdosies kādreiz. Un tad
Es sapratu, ka, nu, nē, ka es tā negribu, jā, ka tas nav priekš manis. Un tad es arī attiecīgi sāku, protams, tātad pirmais jau ritiņu pieskarās, tad arī ir šis ūdens, jā. Protams, akūtā gadījumā pie traumas, tad mēs ņemam uzreiz pieslēdzam šos tādus visus barojošos, stiprinošos produktus, jā, pa kuriem mēs tūlīt parunāsim, fleksikors, bosvēlī, kas iekaisumus noņem, lecitīns, jā, tur minerālu kompleksiņi, jā, kas mums arī ir tur okeāna mains un kalciprājums, un tajā laikā bija man tas 8 gadu atpakaļ, bija nedaudz citi tie produkti, bet tas tiešām deva reāls rezultāts, jo man teica, ka es mēnesi nedrīkst celties, bet es īstenībā jau daudz ātrāk jau piecēlos, jā, un sāku staigāt pa māju ar staigulīti, jā. Tā kā es jūtu, ka es jau to varu. Un tad, kad es pieslēdzu vēl biluronu, kur arī jau šeit pieminēja, jā, tad man tas uzlabojums vēl pastiprinājās. Viņš aizgāja daudz ātrāk. Jā, un principā es jau pēc pusgada jau varēju sēdēt un arī staigāt un arī pat locīties nedaudz. Jā, un pēc 9 mēnešus jau varēju normāli dārzā strādāt. Un, nu, jau ir 8 gadi pagājuši. Vairāk, laikam, pat, jā, nekā tūlīt jau 9. Man, principā, es vispār to gandrīz esmu aizmirsus, un es viņu pat nejūtu, jā, to problēmu. Tā kā tas ir viss tā rezultāts, un, protams, viss pēc veselības koncepcijas tālāk. Jau pie akūtas traumas mēs tā kā akūti strādājam, bet pēc tam jau tāpat ir ūdentiņš, padzirdīšana, attīrīšana, jā, barošana. Tā kā viss tas ir šī mūsu veselības koncepcija, un tas ir tas nopelns, jā, ka tu vienkārši nejūti, ka tev kaut kas tāds ir bijis, jā. Tā kā, jā, un tā kā nedaudz varbūt pieskarsimies tiem galvenajiem akcentiem, jā. Es arī jums parādīšu, teiksim, to ceļu, kā mēs rīkojamies. Ritiņi jau lielu daļu arī pastāstīja. Jā, tad pirmais, tad mums ir dabūt šo sārmainu iekšējo vidi un organismā nodrošināt pietiekamu daudzumu ar ūdeni. Un, kad mēs to izdarām, tad jau liela daļa locīto problēmu kārtojās. Un otra lietiņa tālāk mums jau ir, tad mums ir koraļūdentiņš, mums ir H500, mums ir okeāna mains, visi droši vien jau zinat, šeit ir visi mūsu koraļu grupas cilvēki, un esat visi jau lietojuši šos produktus, viņi lieliski strādā un arī baro vēl papildus ar minerāliem, ar šo materiālu, ko mūsu locītavai vajag. Jā, tā kā ļoti, ļoti. Un tad jau tālāk ejam atkal, jā, mēs jau sākam tad strādājam ar visādiem tur mošķiem, par ko Ritiņa arī stāstīja tikko, jā, dažādi mošķi mums arī traucēt var organismā tām locītavām normāli strādāt, un šeit mums arī ir lieliski produkti, jā, kurus droši vien jau mīlat un zinat, jā, tā kā vēlreiz tā kā nedaudz tik atkārtojam, kad ir jāiztīra parazītiņi, jāiztīra sēnes, un tad arī noteikti, ja ir kaut kas iekaisis, tad ir jālikvidē šis iekaisīgais process. Nu, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ja kaut kādas jau pietūtas, tur apsārtas, kaut kādas tūskas izveidojušās. Ļoti labs produkts ir bosvēlī. Man viņš ļoti, ļoti patīk, jā, tā ir tas vēl vecais iepakojums, tagad mums šitāds izskatās, un bosvēlī viņa reāli noņem tos iekaisumus, iekaisīgo procesu likvidē un neļauj, teiksim, tālāk notikt tā skrimšļas sairšanai un ļoti labi arī to stīvumu likvidē un tūskas. Jā, tā kā ļoti ātri parādās uzlabojumi lietojot bosvēli. Man pašai tikko bija arī pusgadu atpakaļ tāds gadījums, kad celī kaut kas iemetās un pēkšņi tik sāka sāpēt celis. Pilnīgi it kā ne no kā, jā, bet skaidrs, ka tur kāds iekaisums, jā. Un nevar pakustināt, nevar piecelties normāli, tad es sāku ar bosvēli. Pirmais bosvēli, es saku, tas iekaisums ir jānoņem, arī pēc tam nedaudz fleksikoru, bet pamatā tā bija bosvēlija un kustības, plus vingrinājumi, ka mēs arī tikko jau arī Silvija teica, vai ne, ka galvenais ir šie vingrinājumi, tātad arī kustības, jā, kustināt konkrēto locītavu, piemērots viņai vingrinājumus, un nevajag baidīties pie locītavu problēmām vingrot. Jā, tikai vajag pastīties konkrētus vingrojumus. Ļoti labi ir mums koreļu klubā tās daktars Makējevs, viņam ir ļoti labi vingrojumi. Priekš dažādām locītavām ir arī tās daktars Šišoņins, kam ir daudz labu vingrojumu, vienkārši izmantot viņus un strādāt pie sevis. Un, principā, mēnešu laikā kaut kur man tas viss arī pazuda. Nekas vairs nav atgriezies. Jā. Tā kā bosvēlī tiešām ļoti, ļoti labi strādā, ko vēl viņi mums dara. Viņi mums uzlabo arī mikrocirkulāciju asinsritu locītavās. Ir ļoti svarīgi, lai piegādātu to barību. Noņem tādas asas sāpes. Ja ir tādas asas sāpes, arī bosvēlī kā tādu pretsāpju
līdzekli arī pie artrīta var izmantot, ja, un pie dažādiem iekaisīgiem tādiem procesiem. Un arī ar citu kurkuma. Mums arī ir savādāk kurkuma, viens ir zaferāns, otrs mums ir šis. Liposamālais kurkumīns, ļoti labs produkts. Viņš ir gan kā pretvēža profilakse, arī un tāds ļoti spēcīgs pret iekaisuma produkts, kur ļoti, ļoti vajag arī cienīt un mīlēt, jā, jo viņš tiešām dara ļoti labas lietas, noņem pat tādu ļoti nopietnas iekaisumus arī pie tādām akūtām jau lietām, pie artrītiem. Viņam arī ķīnieši jau ļoti sen ir kurkumu izmantojuši pie artrīta ārstēšanas. Ja, tā kā iekaisuma noņemšanai, tā kā tādi nozīmīgi produktiņi. Jā, un tad, kad mēs to iekaisumu esam noņēmuši, tad mēs varam arī jau sākt barot. Tad mums arī ir jādod iekšā visi tie celtniecības materiāli, jā, ko mēs arī pieminējām. Jābaro tā locītava, jāatjauno viņai viss tas vajadzīgais, tas skrimslītis, pats kauls jānostiprina, lai neveidotos visāds par osteoporos un viss kaut kas, jā. Tā kā un šeit mums, protams, ir arī ļoti tādi, kā teikt, gvarda, kārtīga aizsardzības gvarda, jā, ir, protams, mūsu pleksikors, jā, kas varbūt ir tāds nedaudz lētāks produkts, bet viņš arī strādā īstenībā ļoti, ļoti labi. Noņem stīvumus, noņem, teiksim, tādas vispār apgrūtinātas kustības, ja no rīta ir grūti izkāpt no gultas, kaut kādas krikas metās un viss kaut kas, jā, ļoti, ļoti labs produkts un arī, teiksim, arī pie artrītiem, artrozēm, pie visādām šitām lietiņām, jau diagnozēm visādām tur, jā. Viņš ļoti labi darbojās un baro un atjauno mums to skrimslīti, atjauno visu to struktūru iekšā arī. Jā. Šis ir tāds pamatprodukts, protams, arī visi minerāli, par ko mēs jau runājam, ūdentiņš ar minerāliem, kas mums arī ir pieejams, vai ne? Protams, pats bilurons, jā. Tā kā biluronu mēs droši vien liela daļa jau zinām, jā, un arī droši vien padalīsieties ar saviem rezultātiem, kā jums ir gājis ar biluronu. Es jau par sevi nedaudz pastāstīju, jā, kā bilurons mani būtībā pacēla augšā no ļoti nopietnas traumas un ļauj tagad normāli sēdēt un ar jums runāt, ja, bez sāpēm. Un es šeit arī gribu varbūt palūgt Silviju, padalies, zinu, ka tev arī tas, ko Ritiņa minēja, ka bilurons kopā ar kolagēnu, ja, jo locītām ļoti ir vajadzīgs kolagēns, un to es tieši lietoju arī šos divus kopā, ja, un arī šobrīd zinu, ka lieto pastāst tā kā savu rezultātu, kā tev bija. Un kā tev ir tagad? Pagājušajā gadā es aizbraucu uz Latviju un aizgāju pie doktora, lai man izpētītu, kas man ir ar to ceļgalu, jo man bija uzstādīta Skotijā, kad man ir artrīts. Un deva tikai pretsāpju zāles ļoti spēcīgas un nekāds jēgas, un aizvien lielāks sāpes bija. Un tad es uzvanīju Vinetiņai un prasīja, ko man darīt. Protams, pirmais jau bija ūdens, tad iztīrījām zarnu traktu, pretparazītu programmu izgāju un visu pārējo, un tad es sāku lietot bileronu kopā ar kromarīnu kolagēnu. Es teikšu, rezultāts bija brīnišķīgs, jo Latvijā man pateica, ka būs jāmaina, jātaisa operācija un jāmaina ceļgalam bļodiņa vispār. Jāliek mākslīgā. Protams, es nepiekrītu tam. Un tad uz šodienu es jau varu diet, var tā teikt. Tiešām ļoti, ļoti palīdzēja. Tad vienu momentiņu es biju pēc pirmās reizes noslinkoju pēc tam, un tad atkal izgāju vēlreiz programmu, un tagad atkal sāku lietot bileronu kopā ar kromarīnu kolagēnu. Un arī lietoju citas zāles vēl, tur, kas minerāļi un tā tālāk, kas nāk barības vielas arī klāt. Un es teikšu, aizvien labāk un labāk paliek. Liels paldies, Minetiņ, tiešām šis produkts ļoti dara. Labi, tas bilerons ir diezgan padārgs, bet tas ir to vērts. Tas ir vērts. Paldies.
Es tev arī par citīgo darbu, jo tu tiešām ļoti citīgi strādā, un es redzu, kā tu tiešām rūpējies par sevi, un tāpēc arī šādi rezultāti, jo tieši kopā bilurons ar kolagēnu, to es arī novēroju tie, kas paņem viņus abus kopā, vai arī vienu un pēc tam otru, ja, tā kā papildinot ļoti labi rezultāti, jo viens tā kā būvē, otrs, teiksim, piepilda visu tur ar tām saistvielām, ja, un kopā viņi, tā kā ļoti, ļoti labi mums darbojas. Paldies. Un šeit arī es redzu, arī zinu, ka Marutiņa, viņa nevar ieslēgt kameru, jo viņa no lielā datora, bet viņa mums raksta, ka viņa arī lietoja kā 500 okeānmainu, biluronu, promarīnu, arī, jā, šo kolagēnu, arī vēl asimilātoru, kolavadas izgāja, tad tīrīšanas līdzīgi kā Silvietas bija, vai ne, un arī vēl precēnīšu programmu arī bija izgājusi, un attiecīgi tad pazaudējumu 10 kilogramus arī nagi viņai sakārtojās, droši vien ar sēnītēm, kas bija cietuši, un tad uzlabojās, viss organismā būtībā atjaunojās un uzlabojās, jā. Tā kā arī locītavas atjaunojās, tā kā viss tas notiek, ja mēs to daram, jā, tā kā paldies arī tev, Martiņ, ka tu uzrakstīji tik gari un plaši, jā, tā kā meitenes dalāmies arī tālāk, un es zinu, ka mums arī šeit piedalās arī cilvēks, kas mūs arī ir iedvesmojis vispār uz šiem produktiem, ja, un kāpēc mēs vispārējie šeit esam, ja es palūkšu, varbūt Erika padalies ar savu lielo pieredzi. Jā, ar lielāko prieku, labvakar, labie cilvēki, jo patiesībā dzīves laikā mēs ļoti daudz ko iemācāmies, vērojam sevi, un, protams, saistoši ar locītām, ar muguru. Es pirmoreiz arī sastapos lidotāju darbā 33, 34 gados, kad sāka sāpēt mugura. Pie tam periods bija tāds, ka ļoti sāpē, bet bija jālido, un tad bija tā ļoti grūti. Un tad es sevi tā nolēmu, ka pirmkārt sāku studēt visu, kas saistās ar šo lietu, no visādām medicīniskām pusēm, no tautas medicīnas pusēm. Un tā domā, nevar būt tā, ka man visu mūžu sāpēs mugurā. Un līdz ar to tā mana varbūt tā ļoti cenšanās atrast risinājumu arī deva, ka es ļoti daudz mācījos, studēju, kas par lietu, kāda ir cēloņa. Ja? Tā kā šeit ļoti skaisti visu arī pastāstīja, kā tas patiesībā ir. Lūk, un tad es kad pēc kāda laika atkal atgriezos pie šīs situācijas, kad skulptūras cirto arī bija mugura sāpē. Respektīvi, princips ir viens un tas pats, kā tikko stāstīja, ja, ka pirmais ir tas, kad ir iekaisums, viņš iekaisums jānoņem, tātad vai tas ir mūsu, teiksim, bosvēlijā vai pārdarku ar kopā, es toreiz ņēmu ar kaķenagu, un principā tas tā, dienas 7-10 ļoti pamatīgi. Un, protams, mūs tā ir fleksikors, un tad pēc tam biluronu mēs pabūvējam, bet pats galvenais, ka dzīves laikā, kā es tagad man sen vairs nesāp mugurā pie visam lielajām slodzēm. Es neapšaubām veltu laiku un, tiksim, šos mūsu produktus, ja, kad mikroelementus plus aminoskābes, ja tā ir mūsu lucerna vai, teiksim, mikroelementi dažādos veidos. Un periodiski arī šo fleksikoru, var sakot, vajag būvēt skaistu, stipru, teiksim, veselīgu organismu. Un es domāju, ka sievietes mums vienmēr ir bijušas priekš vīriešiem kā paraugs, kā nes skaistumu šajā pasaulē, kā nest arī izturību, ja dzīve prasa daudz piepūles, nes tādu pacietību attiecību uz dzīves grūtībām. Jā, un tāpēc, mīļās sievietes, sveicu šos jūsu sieviešu dienā, lai tiešām ir tāds pacēlums, optimisms un prieks visā, jo sieviete šajā pasaulē nes skaistumu un mīlestību. Tas ir pats galvenais, kas jums jāstaro, un, protams, viss tas jādod ģimenei, apkārtējiem, kur vien jūtat. Jā, bet, lai tas notiktos, kā es teicu, es arī cenšos ieguldīt sevi veselībā. Un tad, kā parasti cilvēks tur iegulda, nezinu, pērka labus šampaniešus vai ko tur, nezinu, kādus ļoti dārgus produktus, bet, principā, mums produkti var būt pietiekoši vienkārši, ja tas ir Latvijā, tad lauku produkti ir ļoti labi,
Jā, un plus vēl, ja mēs pastiprinām ar visam šim lietiņam, ko daba devusi no dažādām pasaules valstīm, kas kur ir pieejams, tas mums dod tādu kā iespēju būt veseliem. Tā kā būsim veseli, būsim laimīgi, būsim priecīgi. Un es domāju, ka vēl ko gribēju pateikt, ka noteikti vajag interesēties par sevi, par šīm situācijām. Ja sāk sāpēt celis, tad pakāpeniski sāc risināt, bet arī painteresēs, paskaties YouTube, daudz kur ir dažādas informācijas. Ir ļoti dažādi veidi. Un tagad pateikšu varbūt noslēgumu pašu galveno. Jā, kad šogad man jau 70 būs, es visas situācijas esmu atrisinājis, kas saistās ar veselību. Vai tur sāpēs arī tur mugurā, kā teicu, ceļa vai tur gūžas vai tur kādas citas lietiņas, un kad man mamma nodzīva 96 gadus, viņa arī, principā, lai kāds dzīve būtu, viņa visu atrisināja bez kaut kādam pastiprinātam zālēm, jo man mājās nav, un arī mamma mājās nekad nebija kaut kādas, nezinu, ķīmiskas zāles, vai kā varētu teikt. Tā kā daba mums dod, mūsu dzīves gudrība dod, un arī mūsu koralprodukti dod. Tā kā paldies, paldies, paldies. Paldies, paldies tev, Erika, un tiešām, tas nozīmē, ja mēs darām, tad mums vienmēr viss arī ir, vai ne? Ja mēs rūpējamies, un to arī visi mūsu rezultāti liecina. Var arī varbūt nobeigumā vēl nedaudz jums tā kā rezultāts parādīt arī ļoti lieliskus, ja teiksim, variet paši palasīt, ko jūs tur arī redzat, tas ir tas arī, par ko mēs šodien, teiksim, mums reāli arī dzīvi cilvēki stāstīja, te ir arī cilvēku rezultāti, kuri mums šeit nepiedalās, bet ir dalījušies saviem rezultātiem, tā kā pie nopietnām lietām, kur arī protezēšanas prasās un viss kaut kas, un mēs tiekam galā ar mūsu biluronu, ar pleksikoru, ar organismu attīrīšanu, ar šo veselības koncepciju, izejot viņu arī pat pie visādām diagnozēm, te ir osteoartrīti un visādas lietiņas, arī un reāli cilvēks arī būtībā ir veiksmīgi ar to visu ticis galā šeit vēl un vēl. Es jums šos rezultātus arī ielikšu noteikti veselības čatiņā. Varēsiet papētīt, paskatīties dziļāk, un galvenais jau saprast to, kā jau mums ir Ēriks teica, mēs vienmēr varam atrast šos risinājumus, mums tikai ir viņi jāmeklē, un arī tas vēl ļoti svarīgi arī, ko es jums stāstīju sākumā par šo bērniņu, ka es sapratu, ka ir ļoti svarīgi dalīties, lai cilvēki to zinātu, lai cilvēki zinātu, ka ir šādas iespējas, jo ja arī šie cilvēki neko nestāstītu un klusētu, un, ja, teiksim, tu Silvija klusētu, un Ēriks neko nestāstītu, un Ritiņa nedalītos, un es neko neteiktu, tad jūs nemaz neuzzinātu, ka ir šādas labas lietiņas. Tā kā ļoti svarīgi ir attiecīgi noteiktā laikā arī atrast cilvēkam šo iespēju pateikt. Tā kā šeit ir ļoti dažādi rezultāti cilvēkiem, kad cilvēki jūs laimīgi, priecīgi, izejot šo veselības koncepciju un sakārtojot savas locītavas, jo locītavas tiešām tā ir mūsu jaunība. Ja mēs esam lunkani, aktīvi, tad mēs arī jūtamies jauni un aktīvi. Tā kā paldies jums visiem, kas dalījās, visiem, kas arī ar savu pieredzi dalījās saviem rezultātiem un kas piedalījās un darbojamies tālāk un arī Martina vēl raksta, vēl laikam dalās, ka bilurons viņai palīdzēja atjaunot arī locītavus, skrimšļus, saistaudus. Tā kā viss notiek, vai ne? Produkts darbojas, kā viņa nobeidz. Tā kā viss mums darbojas, ja mēs esam iedvesmas pilni, aktīvi, darbīgi un paši darbojamies. Tā kā lai jums viss labi izdodas, jauku jums šo sieviešu dienas vakaru, izbaudiet ar prieku un lai tiešām lai mūsu nākamie zūmi droši arī rakstiet savas tēmas, kas jūs interesē, un runāsim, stāstīsim un dalīsimies ar savu pieredzi. Tā kā tā visiem. Tā. Paldies. Paldies.